Ikgadēja noklausīšanās un izsekošana. Noziedznieku, politiķu, spēcdienestu aģentu sazvērstībā. Spēcdienestu darbinieki zināja, ka tiek gatavots sprādziens, tiek gatavots noziegums. Viņi pārkāpa robežu, un es zinu, tagad viņus nekas vairs neapturēs. Es zināju, ka esmu kļuvis par politiskā tirgus preci. Kam bija izdevīgi mani nogalināt, tagad es skaidri zinu, kas aiz tā stāv. Izmantojot Eiropas naudu, Latvijā 10–12 gadu laikā ir izveidota noziedzīga ēnu ekonomikas sistēma. Cilvēki nezina, kas patiesībā pārvalda valsti un kurš ir spējīgs novākt no sava ceļa jebkuru. Ir radīta sistēma, kura aizstāv viena politiskā spēka intereses, kura paralēli nodarbojas ar izspiešanu, kontrabandas piesegšanu, naudas atmazgāšanu. Es uzzināju, ka knap darbinieka vārda tiešām nozīmē zog valsts naudu. Tas ir pasūtījuma raksta piemērs. Publiska linča tiesa, krustā sišana. Ar prātu es saprotu, ka brālis vairs nav starp dzīvajiem, bet atrast viņu vienalga vajag. Viņš ir ļoti stipri savainots, bet var pateikt, ka viņam galvenokārt sita pa muguru un kājām. Viss pilnībā sadega. Pēc tam bija vēl viens sprādziens. Viņi izpildīja savu partijas vienotības sponsoru politisko pasūtījumu. Man salauza dzīvi, esmu pārvērties par bomzi. Nav ne dzīvokļa, ne darba, ne veselības. Ja tu sāc domāt, tad tiešām kļūst no ļoti šķērmi.